Labrīt! Baumo, ka viens no skaistākajiem Vācijas ciematiņiem ir Monšau. Jābrauc to apskatīt. Esmu ieradusies Monšau. Jāsaka, ka autobus bija ļoti pilns ar turistiem, tātad šeit ir ko redzēt arī ziemā. Un es no saviem iepriekšējiem ceļojumiem no kļūdām nemācos, un saules brilles vēl aizvien nepaņēmu līdzi. Pa ceļam autobusā es palasīju, ka šeit dzīvo 12,000 iedzīvotāju, un ja tā labi padomā, tad tas nav nekāds ciemats. Latvijā tā būtu mazpilsēta. Redziet, cik ļoti labi nostrādās acu manam melnās līnijas. Izskatās, ka ēka ir šķība, bet ēka patiesībā nav nevainas, viņa ir taisna. Ziemassvētki jau ir beigušies un tirdziņi ir novākti, bet šeit vēl aizvien var nopirkt karstvīnu un punšu. Ir Ziemassvētku ornamenti. Starp citu ļoti labi smaržo pēc karstvīna. Bet es laikam vairāk karstvīnu nedzeršu. Labāk kādu kafiju, varbūt tās iekļūs vēsi. Redziet, kāds skaists skats. Starp ēkām baznīcas tornis. Domāju, ka baznīca būs vaļā. Īstenībā ir svētdiena. Kāpēc, lai būtu ciet? Varbūt sanāks apskatīt. Ļoti skaists mājas. Vēl eglīte. Tā ēkai augšā ir ģērbonis. Iespējams, ka tas ir rāts nams. Ļoti skaistas durvis. Ļoti smuks laukumiņš. Es varu iedomāties, cik vakarā ir ļoti skaisti. Tā gaismiņas. Un cilvēki restorānos ēd, atpūšās. Tur augšā redzams cietoksnis, gan jau vēlāk es arī uzkāpšu, varbūt tās pavērsies skats uz pilsētu. Man likās, ka tirdziņi ir ciet, bet izrādās, ka šeit viņi ir vaļā. Jāsaka, ka ir diezgan maziņi, bet ir
vēl salīdzinoši agrus, lai dzertu karstu vīnu. Baznīcas tornis un tiltiņš, kas ved uz baznīcu. Koyamazsın, süpürge bile girmez. Jāuztaisa selfijas. Kādam izdevumam noteikti strādā. Baznīca bija vaļā un iekšā nekas īpašs, bet priekš maza ciematiņa, kā viņi paši dēvē, ir tīri labi. Arī ziemā turisti netrūkst. Īpaši pēc svētkiem, gan jau, kad cilvēki vēl grib Ziemassvētku noskaņu ķert. Un šeit var ļoti labi redzēt un izbaudīt to. Visi suvenīru veikaliņi priekš turistiem ir vaļā, arī svētdienās. Visur cenas izliktas. Es nevaru saprast, kā man teikt, ciemats vai pilsētiņa tomēr, bet vienu es zinu, kāpēc šeit ir ļoti populāra vieta turistiem. Ļoti skaistas ēkas, fotogēniski ar daudzajiem tiltiņiem. Ziemassvētku laiks ir beidzies, bet šeit vēl aizvien to noskaņu var ķert, un cilvēki arī to izmanto, dzerot karstu vīnu. Bet domāju, ka vasarā šeit ir daudz ziedi un puķu podi. Jābrauc būs skatīties. Kādas skaistas dekorācijas visur. Es negaidīju, ka te būs tik ļoti skaisti, tik daudz tās vācu tipiskās mājiņas vienu vietu. Ja būtu viena, nebūtu nekas īpašs, bet viņš ir šeit ļoti daudz. Un visas ir izgreznotas. Vasarā gan jau, ka šeit tek ūdens.
Vecpilsēta nav liela, bet jāsaka, ka ļoti piesātināta ar skaistajām ēkām. Domāju, ka šādā ciematiņā ir grūti atrast naktsmītnes. Pieņemsim, vasarā varētu būt, ka cenas ir diezgan augstas, tāpat kā arī decembrī, kad ir Ziemassvētku tirdziņi vēl plusā. Došos es uz nelielu panorāmas punktu. Jākāpj augšā, bet tas ļoti labi, jo ir laukā diezgan dzestars, varēšu iesilt nedaudz. Kāds piemīlīgs ogu rūtis. Kādi sejas. Es jau varu iedomāties, cik skaisti varētu būt vasarā šeit. Visi koki būs ar lapām, un mājiņas neizskatīsies tik drūmi no augšas. Es pat negaidīju, ka šeit ir arī pārgājienu maršruti, takas tādas, kuras var iet. Tāpēc es domāju, kāpēc autobusā cilvēkiem ir pārgājienu apavi kājās. Esmu uzkāpusi augšā. Šeit ir nelielas drupas un paveras skats uz pilsētu. Saukšu viņu par pilsētu tādā ielokā. Jāsaka, ka tagad skats ir diezgan tāds padrums, jo ir laukā ziema. Labi, ka saulīte spīd. Jāsaka, ka kāpiens augšu nebija diezko sarežģīts, visai minimāla piepūle. Bet man ļoti patikās, ka ir pa pāris soliņiem, kāpjot augšā redzēju. Ja kāds sagurs, tad jau var pasēdēt. Vasarā gan jau cilvēki daudz vairāk kāpj augšā un ir daudz skaistāk, kad koki ir zaļi. Nokāpjot lejā jau cilvēki pa Vecpilsētu staigā diezgan. Jāiet padzert kaut kur kafija. Lai gan internetā vērtējumi šeit nav diezko augsti, bet cerams, ka tāpatās kafija pasniegs man ar sirsniņu. Interesants attaisīts tādā mazā busiņā iekšā kā makets, kur vilcieniņš brauc un mājiņas deg, krāsainas, izgreznotas. Bet es vēl aizvien meklēju, kur padzert kafiju, jo ir tādas vietas ar restorāniem, kur cilvēki ļoti daudz pilns, bet es gribu tikai kafiju padzert, un tas jau sāk būt mazliet sarežģītāk. Pilns ar turistiem. Vasarā gan jau šo vārdu pilns būtu vispār pārbās jāizmanto. Jo ziemā ir vienkārši, tagad ir augsts, bet cilvēki tāpatās staigā.
Tirdziņi, ne tikai Ziemassvētku, bet arī, lai kaut ko siltāku sev nopirktu, zeķes un čalles. Es negaidīju, ka cilvēki būs te tik daudz. Laukā ir ļoti dzestars, tāpēc es paņēmu kapučīno, nav vairs sirsniņu, bet domāju, ar ābolu strūdelīti siltu ies labi iekšā. Ļoti karsta un garšīga. Jāsaka, ka strūdele bija ļoti garšīga, bet kafija atgādināja man tādu piena dzērienu, bet es lasīju, kad visi šie restorāni un kafijas vietiņas, viņas ir ļoti smukas, jā, bet mazlietiņ ir turistu lamatas, kā jāsaka. Es kaut kur noklīdu tālāk no vecpilsētas, un turisti vispār šeit nenāk, bet ēkas vēl aizvien mani pārsteidz. Lai izstaigātu ciematiņu, nav jāieplāno daudz laiks. Pāris stundas pietiek, un vecpilsētu es izstaigājos, krustām šķērsām, uzņēmis daudz fotogrāfijas un smēlies daudz pozitīvas emocijas. Kādi maziņi lodziņi! Lai apmeklētu šo ciematiņu, man nācās braukt gandrīz 3 stundas. Bet ziniet, es braukšu noteikti vēl, jo tas ir tiešām ļoti skaistas ēkas, ir tik brīnišķīgas. Un es ļoti gribu redzēt, kā šeit ir vasarā. Te ir ēnas puse un visa mala ir balta. Jā, tieši tik augsti šeit ir. Tā nu es te viena pati sēžu un domāju. Būs laicīgi jārezervē naktsmītne nākamajam gadam, jo ļoti skaista un fotogēniski ir šī mazā pilsētiņa. Mazā. 12,000 iedzīvotāji. Un šo pilsētiņu es esmu apskatījusi, un es ļoti ceru, ka jums tāpat kā man ļoti šeit iepatikās. Paldies, ka skatījāties, un tiekamies jau visam drīz. Čau!